Vai jūs šodien jūtaties laimīgs? Ja jums šķiet, ka jūsu noskaņojuma galvenie noteicēji ir laikapstākļi, priekšnieku garstāvoklis un naudas daudzums maciņā, tad skatieties tālāk. Iespējams, atklāsiet sev daudz jaunu, un tas noderēs ne tikai jums pašiem, bet arī citiem jūsu ģimenes locekļiem, it īpaši bērniem. Šodien raidījumā skatieties, kā operas solistes Evitas Zālītes bērni gūst saulainās bērnības sajūtu. Vai ielās sastaptie rīdzinieki zina, kas ir emocionālais intelekts? Kādas ir audzināšanas stundas, ko bērni gaida ar nepacietību un atceras pat gada garumā? Un praktiski ieteikumi vecākiem, kā audzināt bērnus tā, lai viņš dzīvē prastu justies laimīgs. Operas solisti Evita Zālīte dodamies satikt uz Ādažiem, kur brīvajā Valdorfa skolā mācās viņas 4 bērni. Kaut arī diena ir nomākusies un līdz bez apstājas, Evita ir priecīga. Un kamēr bērni aizsteigušies uz citu stundu, veidien uz dēlu klasi, kur apsēžoties solā, atceras arī savas pirmās skolas laika atmiņas. Skolas laika sākums man ir pavisam tāds ar ūdeni, ar birstošām lapām un ar mūziku. Es sāku savu skolas gaitas Emīla Dārziņa speciālajā muzikas skolā un iestāju eksāmenes es neatceros, bet es atceros savu pirmo klavieru eksāmenu. Un ja man jāatcerās tāda pat pirmā sajūta, tie ir tādi tauriņi vēderā, pat ne tauriņi, bet tādas uztraukums no tā, ka tu sēdi uz lielas skatuves un spēlēs eksāmenu un katrā ziņā tas kaut kas ir uz rezultātu, kad kaut kas ir jāizdara ļoti labi. Skolas gadu laikā Evita kopumā nomainīja 4 skolas, taču vienmēr iejutās labi klasē, jo bija komunikabli un atvērti jaunajiem skolas biedriem. No mācību priekšmetiem Evitai patika literatūra un, protams, arī mūzika. Toties nevisai labi padevās matemātika. Es biju ļoti draudzīga, bet līderis es nebiju. Un varbūt kaut kā mazliet apskaudu līderi. Es atceros tās košās meitenes. Viņas vienmēr bija garākas augumā un gudrākas matemātikā un tā. Jo kaut kā tā matemātika un tie priekšmeti noteica to gudrības pakāpi. Tā kā tu esi tas gudrākais. Tagad, kad pati ir mamma 3 puikām un meitiņai, Evita rūpējas, lai no bērnības mazajiem paliktu siltas atmiņas par kopā pavadītiem brīžiem. Man liekas, ka ļoti daudz ir tādi mazi mirkļi, kas nosaka to saulainās bērnības sajūtu. Un tie ir rīti, un tie ir vakari, tie ir kā tu modini bērnu. Un es kādreiz dziedu, kādreiz ne. Kā tas brīdis, kad tu pavadi bērnus skolas, kā rituāls, ka vienmēr sabučo un samīļo, un ka nāk mājā, tu vienmēr es cenšos, ja es esmu mājā, man ir silts ēdienas un pusdienas, ka viņš tiek gaidīts. Tas ir mazas lietas, bet viņas sakārto ārkārtīgi to emocionālo pasauli. Un ļoti, ļoti svarīgi svētki. Kā mēs viņus gaidām, ka mēs pa nakti pūšam balons, ja kādam ir dzimšanas diena, un tas viens, kuram būs tā dzimšanas diena, tas guļ un neko nedzird, bet viņš zina, ka būs. Un kā mēs kopā vai dziedam, apsveikam dziesmas, gatavojam, vai kā mani puiši, piemēram, cep torti māsai. Iedomājieties, 3 puiši pa nakti rosās, jo viņi pa nakti, pa vēl vakar, ne jau nakts, bet tāds vēls vakars, viņi tur cep kaut ko un taisa, lai māsai no rīta pārsteigums. Evita ir pārliecināta, ka gan mājās, gan skolā bērnam ir jāiemācās ne tikai praktiskās gudrības, jo vai gan ar to vien pietiek, ka prot rēķināt vai no galvas zina ķīmisko elementu tabulu. Kāds no tā ir kļuvis patiesi laimīgs? Skola visādā ziņā. Tās, protams, ir iemaņas un zināšanas, kas viņiem būtu jāiegūst šajā skolā, ko viņi arī dara. Skola tā kā ir priekš tam, lai iemācītu un attīstītu spējas, bet man ir ļoti svarīgi, lai pa ceļam, ka viņi iegūst šīs spējas un zināšanas un satiekās paši ar sevi, ar savu varēšanu un nevarēšanu, lai viņi nepazaudē dzīves prieku. Lai viņi nepazaudē to spēju redzēt vēl apkārt tam, ko viņi skolā iemācās, lai viņi spēja vēl redzēt un piedzīvot daudzas citas lietas, piemēram, attiecības un emocionālas visādas notikumus.
Tas, kam savās pārdomās pieskaras Evita, ir cieši saistāms ar emocionālā intelekta attīstīšanu. Tas ir spēju un prasmu kopums, kas lieti nodara katram planētas iedzīvotājiem. Taču ak tu skāda! Cilvēki tomēr nav emocionāli inteliģenti jau kopš dzimšanas brīža. Taču kā lai trenē to, par kā esamību vai neesamību nav ne jausmas? Gal galā, cik daudz Latvijas iedzīvotāji tā uzreiz bez skaidrojošās vārnītes vai Google meklētājas starpniecības var pateikt, kas īsti ir emocionālais intelekts un kam tas vajadzīgs? Laikam precīzi nepateikšu, ne. Es tā no intuitīvā līmenī es to saprotu, bet es pieļauju, ka tas ir kaut kas ļoti specifisks psiholoģisks jēdziens, kur neesmu psihologs, nemāku pateikt. Emocionālais intelekts. Šādi nepateikšu. Es domāju, ka tas ir saistībā ar cilvēku spēju pārvaldīt emocijas un veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Emocionālais intelekts. Pirmā doma man nenāk prātā vispār nekāda, bet tā iespējams varētu būt spēja valdīt par emocijām. Es pieļauju, ka emocionālais intelekts varētu būt kaut kas, kas, teiksim, arī strādājot ar jebko, viens tas, ko tu zini, otrs ir tas, ka tev arī aptuveni jājūt, ko tu dari, jājūt, vai tu dari to pareizi, vai te īstajā virzienā, un to tikai ar tādām zināšanām, izmērāmām, teiksim, faktoloģiskā ziņā nevar paveikt. Ar prieku konstatējam, ka tie mūsu sastaptie nejaušie garāmgājēji, kas izdzirdot vārdu salikumu emocionālais intelekts, tomēr neaizbēg, bet drosmīgi centās noformulēt, kas tas varētu būt, bija visai tuvu pareizai atbildē. Psihologi skaidro, ka emocionālais intelekts ietver vairākas ļoti svarīgas pamatprasmes, kas ir nepieciešams, lai cilvēks varētu veiksmīgi dzīvot. Šīs prasmes var iedalīt 4 galvenajos balstos. Ieklausieties uzmanīgi, jo tūlīt pat mēs to atklāsim. Un ja kādreiz kāds jums pie Laimes Pulksteņa Ekspress intervijā jautās, kas ir emocionālais intelekts, jūs būsiet īsti eksperti. Pirmais, kas jāapgūst, lai kļūtu par emocionāli inteliģentu cilvēku, ir prasme regulēt emocijas. Otra apgūstamā iemaņa ir problēmu risināšanas prasme. Trešā lieta, kas jāiemācās prasme veidot attiecības, un galu galā 4. mērķu izvirzīšana. Šīs ir prasmes, kas cilvēkam jāapgūst gan ģimenē, gan skolā, taču nereti gadās, ka to neiemāca nevienā, ne otrā. Un pēc tam cilvēks dzīvo un nevar saprast, kāpēc viņam tā nevedas. Un prieka arī dzīvē ir tik maz, ka atliek vien visās nelaimēs vainot valsti un draņķīgo ekonomisko situāciju. Bet varētu būt citādāk, ja vien savulaik būtu attīstīts ne tikai akadēmiskās sekmes, bet arī emocionālais intelekts, jeb tās saucamās dzīves prasmes. No vienas puses skola atzīst, mūsu izglītības sistēma atzīst, ka mums ir jāmāca bērniem ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet jāattīst arī dzīves prasmes. To mēs varam redzēt, ka tas ir iestrādāts izglītības standartos, bet tas nav iestrādāts izglītības programmās. Tātad, ko mēs gribam, kad mūsu bērni ir beiguši skolu, ka viņi ir ne tikai gudri un apbruņot ar zināšanām, bet ka viņi ir konkurētspējīgi, ka viņi spēj sadarboties ar citiem, ka viņi spēj iesaistīties darba tirgu un veidot laimīgas ģimenes. Tā pašā laikā, skatoties programmās, mēs neredzam, kādā veidā tas programmu saturā vispār tiek iekļauts. Teorētiski paredzēts, ka skolēni šīs dzīvē tik nepieciešamās zināšanas uztver pastarpināti, piemēram, literatūras stundās kaut ko mācoties no literāro darbu varoņu dzīves. Taču realitāte pierāda, ka šādām netiešām norādēm ir par maz, lai izveidotos stingrs dzīves prasmu pamats. Pētījumi ārzemēs ir pierādījuši, ka daudz labākus rezultātus gan dzīvē kopumā, gan sekmēs mācībās bērni sasniedz, ja skolā apvieno akadēmisko intelektu un sociālo-emocionālo mācīšanos. Būtu jautājums, kāpēc skolai būtu jāmāca šīs sociāli-emocionālās prasmes? Jo agrāk to darīja ģimene. Ja mēs jautātu, kas mums to mācīja, mēs pat nevaram atbildēt. Tas netiek mācīts tādā formālā veidā. Bet šobrīd gan ģimenes situācija kopumā, gan sabiedrības dzīve ir ļoti mainījusies kopš veciem laikiem. Pirmkārt, ģimene
kurā pamatā māca sociāli-emocionālās prasmes, caur runāšanos, caur situāciju pārunāšanu, caur līdzjūtību, mierināšanu, atbildīgu izturēšanos, mērķu izvirzīšanu, problēmu risināšanu. Bieži vien ģimenē tās saites ir vājinājušās, gan tāpēc, ka vecāki daudz strādā, gan tāpēc, ka bērni pavada daudz laiku virtuālā pasaulē, vai arī tāpēc, ka vecāki ir izbraukuši uz ārzemēm. Jau iepriekš esam stāstījuši par Latvijas Universitātes atbalsta projektu, kas pagājušā gadā tika ieviests vairākās Latvijas skolās. Un tas ietver arī emocionālās intelekta attīstīšanas programmu. Caur īpašu sociāli-emocionālās audzināšanas programmu pedagogiem ir audzināšanas stundu laikā iespēja skolēniem mācīt svarīgas dzīves prakses. Šķiet, ka vajadzētu runāt pozitīvi, lai bērni par tevi un tavu klasi nedomā neko ļaunu. Jā, es domāju. Mums ir izstrādāti audzināšanas stundām plāni no 1. klases līdz pašai skolas beigšanai, un bērni tātad tās audzināšanas stundas tiek vadītas pēc viena algoritma, un tur ir šīs 4 pamata tēmas – emociju pašregulācija, pozitīvie saskarsmes modeļi, mērķu izvirzīšana un problēmu risināšana. Un tēmas paliek nemainīgas no 1. līdz pēdējai klasei. Un tās tiek attīstītas vienkārši saturiski, arvien tādas piepildītākas un atbilstošākas bērnu vecumam. Jums nebūs mājās domstarpības ar vecākiem, ja jūs ģimenes noteikumus ievērosit, skolā ar skolotājiem, savās grupiņās un daudz un dažādos situācijās mums tomēr būs vienkārši labi notikumi. Skolotājiem ir pilnīgi gatava stunda, tur nav jāgatavo nekādi citi materiāli, pie tam ir vēl pievienots rokas grāmatai kompaktdisks ar visām gan darba lapām, gan lasāmiem tekstiem, gan pašu brīnišķīgāko pievienoto vērtību, kas ir mūsu video materiāli, kur sabiedrībā zinām cilvēki un ne tikai stāsta par savu pieredzi, gan ar emociju pārvaldīšanu, gan ar problēmu risināšanu, gan ar savu mērķu izvirzīšanu, gan ceļu uz mērķu un grūtību pārvarēšanu. Un tas dod iespēju skolēniem to skatīties, analizēt un gūt pieredzi pēc iespējas no plašāka, tādu autoritāšu loka. Skaidrs, ka mācību video ir tikai maza sociāli-emocionālās audzināšanas programmas daļa, tomēr mēs nevarējām vien nociesties, tāpēc apjautājāmies bērniem un skolotājiem, kā viņiem patīk klipiņu un jaunās audzināšanas stundas. Man viņi ļoti patika, un man vairāk patika Lauris Reiniks, tāpēc, ka viņš ir mūziķis, un es arī gribu kļūt par slavenu mūziķi. Lai tiktu galā ar stresu, citi skrien vai sportojas, ar to dara. Man patīk tas šefvāris, jo viņš atklāja savu kafejnīcu pie Jūrmalas, un viņš pateica, ka viņš jau no pašas bērnības gribēja to kafejnīcu savu. Jebkuras profesijas pārstāvja mērķim tomēr ir jābūt kļūt par vadītāju. Man patika tur, kur hokejs bija Rēdliks, viņš pastāstīja par hokeju, tā kā par savu bērnību arī bišķiņu pastāstīja. Aizgāja uz to ledu un izskrienās sirdi un dvēseli. Tas fiziskais tieši, ka tu vari, aizskriet tur un izskraidīties un dabūt to sviedriņu ārā un izlādēties. Tā kā tas bija forši. Es esmu uzzinājis, kā dusmas izlādēt, kā pateikt citiem nē, ja uzspiež citi kaut ko darīt. Mums pīpēt? Nē, mans ir principi jautājums. Man patīk tas, ka Santa Diģis viņa stāstīja to, ka viņa bērnībā stāstīja par viņu visādas pantiņas, un viņa teica, ka viņa mēģināja to aizmest, kad viņai vienalga bija, lai domā visu, ko par viņu grib. Tu neklausies, ko viņi saka, jo tie ir vārdi, kurus viņi saka. Tie jau var nokrist tepat tev pie kājām, un viņi var iekrist tev sirdī. Neļauj viņiem iekrist sirdī. Man vislabāk patika, ka tā Santa teica, ka vārdus var ieņemt sirdī un nomest zemē turpat. Man vasarā mēs sastrīdējāmies ar draugu, viņš man apvainoja, un es vienkārši pagriezos un aizgāju.
savaldījos. Man patika stunda, kad mēs runājām, kā pārvarēt dusmas, jo ir gadījies arī dažas situācijas, kur pašai noderēja tie padomi, ko mēs runājām. Tas ir mans. Tev žēl? Atšujies pati. Šīs stundas ir vienkārši Dieva dāvana skolotājiem, jāsaka tā, jo sagatavot šāda veida materiālus, tas prasa diezgan lielu laiku, ceļš, ja mēs vēlamies uzzināt kādu citu cilvēku pieredzi. Jā, kā šeit bija, piemēram, tas pats Lauris Reiniks vai Rozīte vai arī šis hokejists. Un tās ir arī profesijas, kas bērniem ir aktuāls. Piemēram, man klasē ir sportistu klase, 8 puiši, kuri diezgan aktīvi nodarbojās ar dažādu veidu sportu un arī klasē dodas uz sacensībām. Un tikko ir hokejists, tā uzreiz jau ausis spicē, jau 4 puiši spicē ausis. Ko tad viņš teiks un kādi viņam ir tie mērķi? Skolotāji par emocionālās audzināšanas stundu saka, bērniem patīk un man arī ļoti patīk. Visi kopā darbojas un pēc tam ar prieku pārspriež jaunuzzināto. To darīt ir jautri un interesanti, jo veids, kādā zināšanas tiek pasniegtas, skolēniem šķiet aizraujoši. Kāpēc šādā pasākumā jāuzvedas klusi? Lai netraucētu citiem, vai ne? Nevar būt tā, ka ir tikai zināšanas un cilvēks ir vienkārši sausiņš, mēbele vai kā viņu vēl varētu nosaukt. Viņš ir dzīvs cilvēks ar visām savām emocijām, ar visām savām zināšanām, un ja to visu saliek kopā un priekšā mums nostājās cilvēks, kurš var pateikt, ka es varu, es daru, un tā kā puiši arī teica, kad jā, es varu pateikt arī nē, un es to protu izdarīt pareizi, un es spēju ieklausīties sevi un uzklausīt citus. Super, ko vairāk vajag. Turpmāk raidījumā skatieties, kā bērniem un skolotājiem patīk emocionālās audzināšanas stundas. 4 vienkāršos padomos uzzināsiet, kā iemācīt bērnam justies laimīgam. Skolotāji atzīst, ka senāk audzināšanas stundas nereti bija pārvērtušās par disciplīnas pārkāpumu un sekmju jautājumu iztirzāšanu. Tas bija kļūst tik garlaicīgi, ka bērni šīs stundas jau gaidījuši ar šausmām. Daži pat jautājuši, skolotāji, ko mēs darīsim audzināšanā? Atkal rāsieties? Tāpēc jaunās audzināšanas stundas, kur bērni mācās regulēt emocijas, risināt problēmas, veidot attiecības un izvirzīt mērķus, visi patiešām gaida ar prieku, jo tas ir interesanti. Mūsu situācija ir tāda, ka tiek organizēts klases vakars, bet daži skolēni nepiedalās. Mums bija jāpamato, kādēļ nevajag piedalīties un kādēļ vajag piedalīties. A variants, kāpēc vajadzēja piedalīties, jo tā tu izrādi cieņu pret klases biedriem. Pilnīgi pareizi, cieņa ir jāizrāda un līdz ar to ir jānāk. Labi, bet tā ir otra grupa nāk. Paldies! Man ir patiesi prieks, ka vispār skolā ir sākuši runāt par emocionālo intelektu. Jo tas kaut kā visu laiku ir atstāts novārtā. Jānāk skolā, jāmācās, bet savstarpējās attiecības. Kā ieklausīties otrā, nevis bīdīt tikai savu personu. Kā sadarboties kolektīvā. Tas viss ir vienkārši teicami. Gan skolotāji, gan psihologi novērojuši, ka pēdējā laikā vecāki patiešām maz un reti aprunājas ar bērniem vienkārši par dzīvi, par aizvadīto dienu, priekiem un bēdām. Un tieši tāpēc tam, ka bērni dzīves prasmes apgūst arī skolā, ir izšķiroši svarīga nozīme. Ja kādam tas būs jau no ģimenes, lieliski, taču par daudz tās saņemt vienalga nav iespējams. Toties tiem, kam ģimenei trūkst emocionālās audzināšanas, vismaz nepaliks pavisam bešā. Tad, kad mēs esam aizbraukuši ārzemēs, mēs bieži vien to piedzīvojam, praktiski katrs. Kā tas ir? Tu izkāp no lidmašīnas un pēkšņi tu redzi, ka cilvēks sasmaidās. Ja tu sastopies ar kādu ar acīm, tu pasmaidi viņam un viņš atsmaida tev pretī. Ja tu kādam uzgrūdies, viņš tev atvainojās. Ka cilvēki dažādās Eiropas valstīs un arī Amerikā ir ļoti laipni. Un tas ir nevis tāpēc, ka viņi ir laipnāki par mums, bet tieši tāpēc, ka šīs sociāli emocionālās prasmes ir kā ļoti nopietna audzināšanas sastāvdaļa, jau vēsturiski iegājušās un bijušas. Un tas veido tādu kopējo uzstādījumu, ka tam bērnam ir diezgan grūti no tā izkrist. Viņš praktiski iekļaujas tajā sistēmā, un mēs līdzīgi mēģinām darīt skolā.
Un visbeidzot, runa tik tiešām nav tikai par smaidīšanu, labām sekmēm vai citām labām, bet šķietam nemaz netik fundamentāli svarīgām lietām. Eksperti brīdina, tas, vai esam emocionāli inteliģenti, nosaka, vai esam laimīgi. Laime ir viss šīs garās mācīšanās un prasmu gūšanas gala rezultāts. Un tagad padomājiet, varbūt tiešām nereti esat nelaimīgs, jo jūs vajā it kā neatrisināmas problēmas, nevadas attiecības ar kolēģiem vai ģimenē. Varbūt jau gadiem dzīvē nevarat atrast it nekādus mērķus un aizvien biežāk šķiet, ka dzīvē nav jēgas. Tad lūk, varbūt laimes nav, jo trūkst emocionālā intelekta. Iespējams, trūkst prasmu, lai tiktu galā ar dzīves izaicinājumiem. Psihologi atgādina, Latvijā cilvēkiem patiešām ar to pagaidām nevedas diezko spoži. Mums ir ļoti daudz autoavāriju skaits, kur ir bojā gājušie. Mums ir ļoti daudz cilvēku, kas mēģina veikt pašnāvības un pabeidz pašnāvības. Mums ir ļoti augsts cilvēku skaits ar depresiju. Mums ir arī ļoti daudz cilvēku, kas neveselīgi dzīvo, nerūpējas par sevi. Un patiesībā tas viss ved pie šī te, ja nav emocionālās inteliģences, tad cilvēks arī attiecīgi garīgi ir slimāks. Arī attiecīgi viņš ir fiziski slimāks. Pasaules iedzīvotāju laimes mērījumos Latvija augstās pozīcijas neieņem. Teiksiet, tas jau tāpēc, ka mums taču vakar iztikšana. Tomēr nē. Izrādās, ka laimes sajūtu lielā mērā nosaka ne tik daudz materiālā labklājība, bet gan emocionālais intelekts, ne jau iepriekš nosauktās prasmes. Piemēram, draudzēties, gūt atbalstu sirsnīgā ģimenē. Un ikdienas problēmas neuztvert kā pasaules galu, bet gan izaicinājumu, kas pārvarams arī bez krišanas panikā. Tāpēc ir taču vērts pacensties, lai mūsu bērni nākotnē prastu sajusties laimīgi. Tūlīt pat sniegsim 4 vienkāršus ieteikumus vecākiem, kā trenēt savos bērnos emocionālā intelekta pamatprasmes. Pirmais padoms. Iemāciet bērnam atpazīt emocijas un tās regulēt, jo viņš nav piedzimis ar prasmi to darīt automātiski. Ja viņš nepratīs atpazīt, piemēram, skumjas, aizvainojumu, sarūktinājumu, viņš to visu izpaudīs kā dusmas, iespējams darot pāri citiem vai ieraujoties sevi. Vecāks kalpo kā tāds skaļā bērna balss. Piemēram, bērns atnāk no skolas un viņš ir dusmīgs. Viņš ir aizvainots. Viņš, piemēram, saka mammai, kad viens smējās par man jauno frizūru. Un tad mamma vienkārši tas, ko viņa saka, jā, tu esi aizvainots, ka viņš smējās. Viņa vienkārši skaļi nosauc šo emociju. Vai arī, piemēram, bērnam netiek kaut kas pirkts un viņš dusmojas uz vecāku. Patiesībā viņš ir sāpināts un tikai tāpēc viņš ir dusmīgs. Un atkal vecāks ir tas, kurš var teikt, ka, jā, tu esi bēdīgs, ka es tev nepirkšu un tāpēc tu esi dusmīgs, bet neko darīt. Otrais padoms. Māciet bērnam, kā atrisināt problēmu. Ja vecāki paši katru ikdienā risināmo jautājumu uztver kā mini-katastrofu un reaģē uz to ar niknumu vai krīt izmisumā, visticamāk tikpat smagi risināt problēmas pieradīs arī jūsu bērns. Psihologi iesaka, problēmas, kas radušās bērnam, kārtīgi pārspriest un kopīgi nonākt pie risinājuma, un kas nekaitētu nevienam. Bērns atnāk no skolas un viņš piemēram raud, kad ir kaut kāda problēma, viņu apceļ. Protams, ir jautājums, ko vecāki dara. Viņi var teikt, ka liecies mierā, ja, un beidz raudāt, bet viņi var apsēsties ar bērnu, kaut vai, grāmatu palasīt par to pašu situāciju, ja, kad bērnam dara pāri un izrunāt, piemēram, ko tajā situācijā dara tas cilvēks tajā grāmatā. Trešais padoms. Rādiet piemēru, kā veidot sirsnīgas attiecības. Ja ģimenē valda siltas attiecības, tad bērns būs jauks arī pret citiem. Psihologi stāsta, ka nevienu bērnu nevar pārlutināt ar mīlestību. Nav sastapti tādi cilvēki, kas būtu saņēmuši pārāk daudz glāstu un labas attieksmes. Toties tādi, kas to dabūjuši pārāk maz, gan ir daudz. Ja tādam mazam bērnam vēl sākuma skolā mēs viņu varam klēpī paņemt, apmīļot, kā nodrošināt tādu normālu fizisku kontaktu pusaudzību? Tas var būt masāžas. Ja? Tā var būt, kaut vai kopēja bumbu spēlēšana, kur tētis ar dēlu sasitās ar pleciem kopā, un tas arī ir fizisks kontakts. Tā kā padomāt kaut vai par tādu pavisam elementāru lietu, masāžas, sports kopējs. Vai arī attiecības, kas veido, ko vecāki bieži vien nedara, iesaistīt bērnus ikdienas mājas darbos. Piemēram, kaut vai ēst gatavošanā, kopīgi taisīt ēst, vai arī kopīgi tīrīt māju. Dažreiz, ja tas ir mazs bērns, tas ir apgrūtinājums, to es kā mamma ļoti labi saprotu, bet tas ir milzīga atdeve arī, jo tas veicina ne tikai tās bērnu vecāku savstarpējās attiecības, bet tas arī veicina bērnu neatkarību. Ceturtais padoms. Atļaujiet bērnam sapņot un māciet izvirzīt mērķus. Visi psihologi uzsver vienu un to pašu. Trakākais, ko vecāks var pateikt savam bērnam, tu izbeidz sapņot un fantazēt. Tas ir sliktākais, ko var pateikt, jo no sapņiem sākas mērķu izvirzīšana.
elementārs piemērs, ko var darīt mājās. Katrā jaunajā gadā katrs ģimenes loceklis saraksta, ko viņi gribētu nākamajā gadā. Un rakstīt pat visneiedomājamākās lietas, kas varbūt nepiepildīsies, bet par ko es sapņoju. Un tad aiztaisīt ciet šo vēstulīti vai papīru, nolikt viņu un pēc gada apskatīties, kas ir piepildījies, kas nē. Ja mēs atļaujamies sapņot, tad tas nozīmē, ja mums kaut kas ir ļoti svarīgs, mēs arī izvirzam šos mazos mērķus. Ja mēs kaut ko gribam, kaut vai bērns grib kaut ko nopirkt, tad viņam jāsāk tā naudīt krāt, lai viņš to varētu atļauties. Un galu galā mēģināsim visus šos padomus ievērot arī paši, jo mēs taču esam bērnu piemērs, un bērni patiesi laimīgi būs tikai tad, ka laimīgi būs viņu vecāki. Un varbūt mēs no saviem bērniem varam iemācīties, kā atkal uzdrīkstēties sapņot. Sapņi un ticība rok rokā ārkārtīgi svarīgi tai iekšējai brīvībai. Iespējams, ka laime, un es esmu pārliecināta jau šobrīd, un prieks rodas no vērības, no uzasinātas sirds acs, uz tādām mazām, ļoti svarīgām lietām, no iztēles, no spējas redzēt. Un tā ir tā emocionālā redzēšana, bez kuras patiesībā cilvēks nespēja būt laimīgs. Un es nāku, un es bēdu savā skolas solā. Un es nāku, un es bēdu savā skolas solā. Raidījums, diemžēl, ir par īsu, lai tajā pamatīgāk pastāstītu par katru no 4 emocionālās intelekta pamatprincipiem. Par tiem plašāk uzzināsiet turpmākajos Es un skola raidījumos. Piemēram, nākamreiz runāsim par to, kā izvirzīt reāls mērķus un tos īstenot.